Tā komiteja, tātad kāpēc pamatojoties uz mūsu nolikumu, tad ziņo tieši komitejas priekšsēdētājs, un līdz ar to jums nāksies šodien gandrīz visu laiku klausīties mani, jo kā ziņotāja ir ierakstīta domes priekšsēdētāja ģendele. Ja? Tātad pirmais jautājums. Jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejā, diskutēts, vai ir kādi vēl jautājumi, papildinājumi. Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais par adreses dzēšanu dzīvokļu telpu grupai. Šis jautājums arī ir skatīts, vai ir kādi jautājumi tagad deputātiem. Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Trešais par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Lūdzu, vai šajā jautājuma kontekstā ir kādi iebildumi, jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Jautājums ir izskatīts, diskutēts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Piektais par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai. Lūdzu, lēmumu projekts ir jūsu priekšā, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Sestais par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai. Arī ir piedāvāts lēmuma projekts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Septītais par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu, ir piedāvāts lēmuma projekts komitejā, izskatīts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Astotais par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu. Lūdzu, ir piedāvāts lēmuma projekts, vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Devītais par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zveja 2017. gadam iedalīšanu. Ir piedāvāts lēmuma projekts ar vairākiem apakšpunktiem, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 10. par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu 2017. gadā pašpatēriņa zveja Mazajā Zurzu ezerā. Lūdzu, ir piedāvāts lēmuma projekts, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 11. par zvejas limita iedalīšanu komerciālai zvejai 2017. gadam. Jautājums ir izskatīts apvienotajās komitejās, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 12. par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos numur 3 par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts komitejā, piedāvāts lēmuma projekts, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 13. par debitoru parādu norakstīšanu. Jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejā, vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 14. par nekustamā īpašuma nodokļu parāda un nokavējuma naudas dzēšanu. Jautājums ir izskatīts, ir paskaidrots no speciālistu puses arī par summām un par iemeslu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 15. par nekustamā īpašuma nodokļu parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. Lūdzu, ir piedāvāts lēmuma projekts, ir izskatīts arī apvienotajā komitejā. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts.
16. jautājums par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu. Lūdzu piedāvāts lēmuma projekts, vai ir kolēģi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 17. par telpu iznomāšanu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Piedāvāts lēmuma projekts ir skatīts apvienotajā komitejā, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 18. jautājums par jumtas daļas nomu Sijā Bite Latvija. Jautājums ir skatīts, diskutēts, papildināts arī lēmuma projekts, un pie šī jautājuma tad arī atgriezīsimies tad, kad būs tehniskais projekts. Atkal mums projektētāji paskaidros. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 19. par nedzīvojamās telpas skolas ielā 26 Ludzā iznomāšanu. Jautājums ir skatīts, termiņu mēs ar jums vienojamies, ka tikai ir 1 gads. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 20. par ilgtermiņa aizdevuma līgumu procentu likmi fiksēšanas perioda maiņu. Jautājums ir skatīts, Ņukšas kundze paskaidroja un arī iezīmēja, kuri tie konkrētie aizdevumi ir. Vai ir kādi jautājumi tagad? Nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 21. par Ludzas novada domes saistošo noteikumu numuru par grozījumiem Ludzas novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos numur 2 par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam apstiprināšanu. Jautājums bija skatīts, mēs ar jums arī vienojamies, ja, jo uz doto brīdi arī skaitļi vēl var nedaudz mainīties. Cik pielikumu bija iespējams jums izsūtīt, to mūsu finanšu un grāmatvedības nodaļas speciālisti to ir izdarījuši, ja? Bet var arī pēdējās dienās vēl šodien rītdien arī kas pamainīties nedaudz. Ja? Vai ir kādi jautājumi, jo ir arī Ņukšas kundze, ja jūs vēlaties? Ja nav, tad lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 22. par telpu nomas maksu. Lūdzu, jautājums ir skatīts, piedāvāts lēmuma projekts. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 23. par telpu nomas maksu. Tātad ir piedāvāts lēmuma projekts konkrēti par konkrētu objektu. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 24. par grozījumiem Ludzas novada domes 2010. gada 30. septembra sēdes lēmumā protokols numur 26, 27. paragrāfs par maksas pakalpojumiem. Ir piedāvāts lēmuma projekts, tātad, un tika arī diskutēts, runāts, arī speciālisti mums paskaidroja, kā veidojas arī stundas izmaksas, ja? Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 25. par brīvpusdienu un bezmaksas ēdināšanas internātā piešķiršanu. Jautājums ir skatīts, ir iesniegumi no mūsu izglītības iestāžu vadītājiem. Vai ir kādi jautājumi šim lēmumu projektam? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 26. par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Tātad piedāvāts lēmuma projekts un tika jautājums skatīts arī kopīgajā komitejā, un ir arī mūsu normatīvie akti, kas paredz šāda veida līdzfinansējumu tieši Vecpilsētas daļā, ja? Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 27. par dzīvokļa īpašuma numur 5 Blaumaņa ielā 23A Ludzā, Ludzas novadā atsevināšanas procedūras izbeigšanu.
Piedāvāts lēmuma projekts arī bija paskaidrots attiecībā no atsevināšanas komisijas, kāpēc. Ja, un vai ir tagad kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 28. par kustamās mantas autobusa Mercedes-Benz 711 valsts reģistrācijas konkrēts numurs 3. izsoles rezultātu protokola apstiprināšanu un atsevināšanas procedūras pārtraukšanu. Jautājums bija skatīts apvienotajā komitejā, arī paskaidrots un arī speciālista viedokli mēs uzklausījām. Vai ir tagad kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 pār, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 29. par kustamās mantas traktora T40M ar konkrētu reģistrācijas numuru 3. izsoles protokola rezultātu apstiprināšanu. Jautājums ir skatīts, piedāvāts lēmuma projekts, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 pār, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 30. jautājums par nekustamā īpašuma Krustceļa Īstras pagastludzes novads nodošanu atsevināšanai. Jautājums ir skatīts, lēmuma projekts piedāvāts. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 pār, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 31. par dzīvokļa īpašuma numuru 10 Raiņa ielā 59A Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsevināšanai. Jautājums ir skatīts, atsevināšanas komisijas viedoklis arī mums ir skaidrs. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 pār, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 32. par dzīvokļa īpašuma numuru 25 Parku ielā 52 Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsevināšanai. Vai šeit ir jautājumi? Lēmuma projekts jūsu priekšā. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 pār, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 33. par nekustamā īpašuma Mežzeme Rundēnu pagas Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts, lūdzu lēmuma projekts ir piedāvāts, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 pār, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 34. par dzīvokļa īpašuma numurs 7 Liepājas ielā 22B Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu. Tātad esam saņēmuši certificētā vērtētāja novērtējumu. Atsevināšanas komisija to ir skatījusi. Mēs komitejā arī speciālisti mūs informēja, vai ir kādi jautājumi. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 35. par nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 18 Ludzā, Ludzas novadā vienas otrās domājamās daļas apbūvētās zemes vienības pārdošanas cenas apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejā, materiālos arī jums visi cipari bija klāti, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 36. par nekustamā īpašuma zemes vienības Baravikas Ņukšu pagas Ludzas novads izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts. Vai ir kādi jautājumi šim lēmuma projektam? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 37. par nekustamā īpašuma zemes vienības starpgabals Niedres Īsnaudas pagas Ludzas novads izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Ir piedāvāts lēmuma projekts, ir skatīts arī apvienotajā komitejā, ir arī atsevināšanas komisijas viedoklis uzklausīts, vai ir kādi jautājumi tagad. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 38. par nekustamā īpašuma zemes vienības starpgabala Spaļi Īsnaudas pagas Ludzas novads izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Piedāvāts lēmuma projekts. Vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 39. par nekustamā īpašuma zemes vienības starpgabala Peldu ielā 10A Ludzā, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts un līdzīgi arī kā iepriekšējos jautājumos, kur ir jānosaka
Īpašuma vērtība ir arī atzinums no certificētā vērtētāja, ar ko bija arī noslēgts Ludzas novada pašvaldībai līgums. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 40. par Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 41. par Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja amata algas noteikšanu. Jautājums ir izskatīts, jā, un kas arī nākošie būs jautājumi visi saistošie, jo mēs iepriekšējā reizē tieši diskutējām, kad ir jābūt domas lēmumam. Ja, un kad, piemēram, vienkārši tas, ka nolikums ir pieņemts. Ja? Jā, nolikums mums ir Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums, bet tur ir arī viens punkts, kas arī konkrēti pasaka, ka tiek noteikts mēneša algas ar domas lēmumu. Ja? Jūs noteikti atceraties, ka mēs apvienotajā komitejā diskutējām, un kur ir šis nolikums, jo es teicu, ka, lai jūs būtu lietas kursā, ka visi nākošie jautājumi ir tieši saistošie ar šo nolikumu darba samaksas. 41. mēs nobalsojam? Nē, jā, par izglītību. Tātad 41. jautājums par izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja amatalgas noteikšanu. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 42. par Ludzas novadpētniecības muzeja direktora amatalgas noteikšanu. Arī jautājums ir izskatīts, piedāvāts lēmuma projekts, vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 43. par Ludzas novada turisma informācijas centra vadītāja amatalgas noteikšanu. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 44. jautājums par Ludzas pilsētas galvenās bibliotekas direktora amatalgas noteikšanu. Ir piedāvāts lēmuma projekts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 45. par Ludzas tautas nama direktora amatalgas noteikšanu. Ir piedāvāts lēmuma projekts, vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 46. par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu. Ir piedāvāts lēmuma projekts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 47. par Ludzas novada sociālā dienesta vadītājas amatalgas noteikšanu. Piedāvāts lēmuma projekts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 48. par Ludzas novada sociālā aprūpes centra Ludza direktora amatalgas noteikšanu. Ir piedāvāts lēmuma projekts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 49. par Ludzas novada domes deputātu darba samaksu. Jautājums ir izskatīts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par? Tātad, pagaidiet, lūdzu, 14 par, pret nav, atturās 1. Ar balsu vairākumu domes lēmums ir pieņemts. Tātad darba kārtība ir izskatīta un klāt. Tātad tagad piedāvāju izskatīt papildus darba kārtību. Papildus darba kārtībā pirmais jautājums par grozījumiem Ludzas novada domes 2016. gada 24. novembra sēdes lēmumā par nekustamā īpašuma nodokļu parāda, pamatparādu palielinājumu un nokavējuma naudas dzēšanu. Protokols numur 20 un 5. paragrāfs. Tātad, kolēģi, šeit vienkārši ir jāprecizē, jo ir pagājis laiks un mūsu nekustamo īpašumu ekonomiste
ir precizējusi summas. Ja iepriekšējā mūsu no protokolā numur 20 no 24. novembra bija, ka pamatparāds ir 585,89 eiro centri, tagad precizējot 585,13 eiro centi, ja? Nedaudz atšķirās. Nākošā pozīcija, kas arī tiek precizēta, tā ir nokavējuma nauda, kas ir saistīta atkal ar pamatparādu, ja? Un tur ir iepriekšējā mūsu lēmumā bija 267,17 eiro centi, uz doto brīdi precizējam 266,92 eiro centi. Ja? Šī punkta izteikšana precizētā redakcijā. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par? 15 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais jautājums par telpu iznomāšanu individuālajiem komersantam groziņi 5. Tātad ir saņemts, kolēģi, iesniegums no iepriekšējās īrnieces Alise, kas tur Rundēnu pagastā, Rundēnu ciemā uzturēja veikalu, ja, veica komercdarbību. Tad viņa atsakās no tām telpām, jo viņa noteikti arī maina savu nodarbošanās veidu, bet mēs esam saņēmuši iesniegumu no individuālā komersanta groziņa 5, kura vēlas nomāt 77 kvadrātmetrus, tieši kultūras nams, kur objekts Rundēnu ciematā, ja, un veikt tur individuālo komercdarbību. Tātad šajā lēmuma projektā pirmais, ka mēs piekrītam iznomāt nedzīvojamās telpas pēc adreses kultūras nams Rundēnu pagasts Ludzas novads 77 kvadrātmetru platībā, ja, konkrētam komersantam. Pēc tam, pamatojoties uz mūsu normatīvajiem aktiem, tas ir, mums ir ar jums apstiprināti maksas tarifi, tā var pateikt, ja? Nolikums mums ir speciāls. Noteikt nomas maksu 14 eiro centi par 1 kvadrātmetru, noslēgt nomas līgumu ar individuālo komersantu groziņu 5 mazumtirdzniecības uzņēmēju darbības veikšanai, ja? Un uzdot tad pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot nedzīvojamās telpas nomas līgumu. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu, jā, lūdzu. Mazumtirdzniecība, produktu tirdzniecība. Vienkārši, uz doto brīdi tur bija, varētu tā teikt, tur bija gan produktu klāsts, gan arī saimniecības preces bija, tas, kas nepieciešams lauku teritorijā. Tas pats jau būs, tur jau tas iepriekšējais komersants aiziet prom. Bet es domāju, mums, ka pašvaldībai, mums tas arī tomēr ir labi, ka uzņemas cilvēki, ja, jo būtu grūtāk kā vienu brīdi atcerieties, kad mums bija Ķivdalavā, mums atteicās un mums vispār nebija iespēja cilvēkiem izmantot mazumtirdzniecības pakalpojumu, un tad bija atkal veikali, kuri brauc, tur atkal cenas ir savādākas, un līdz ar to es domāju, tas ir apsveicami, ka šajā vietā tomēr ir cilvēks, kas nāk, jo tā ēka jūs arī paši stādaties priekšā, kādā stāvoklī tā ēka. Ja? Tāpēc tā cena arī tur ir tāda zema 14 eiro centi par 1 kvadrātmetru. Bet tas viņai apkurē elektrība, tas viņai viss klāt. Tas ir tīri tikai nomas maksa par 1 kvadrātmetru. Vai ir kādi vēl jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par? 15 par, pret nav, atturās nav. Tātad domas lēmums ir apstiprināts. Papildus darba kārtība ir izskatīta. Domi pasludinu par slēgtu. Bet kā jau jūs no rīta informēja, ja, paliekam nedaudz tagad mūs nedaudz pafotografējas. Jā, un es skatos, ka Atslapiņa kungs arī ceļ roku, noteikti grib teikt vārdu. Lūdzu.